Tāpat dienā, kad norisinājās folkrejs, Valmieras puses Zilākalna trasē jaunā sezona sākusies arī citām ziemā tradicionālām sacīkstēm – Vidzemes gala žiguļkausam. Lielas cerības tur visi lika uz Reinu Nitišu. It kā jau gadiem viņš nav smādējis šīs sacīkstes un tomēr, nu pat, iekļūs kādā zviedru komandā, ar kur šis pievārēs šogad gaidāmo pasaules rallycross čempionātu, viņš tomēr bija pasākuma zvaigzne. Un Nitišs sev priekšrocienos arī pierādīja. Savā kvalifikācijas grupā viņš nepiekāpās nevienam. Jāsaka, ka līdzīgs scenārijs norisinājās arī citā kvalifikācijas grupā. Tur allaž dominēja Igaunis Zigmārs Tamemagī, un kad tie abi nonāca kopējos finālos, uzvars tik Igaunim. Jā, visos trijos finālos starp ātrākajiem puišiem Igauns nebija ķerams. Tas jau saprotams, kamēr vairākums aizdīviem pirmo sacīkšu šoziem, Igaunim tā bija jau ceturtā. Kamēr liela daļa sacīks pieveic ar vēl pērn izmantotajām riepām, Igaunim riepas bija jaunas un arī mērķi skaļi. Šogad sezonas kopvērtējumu vēlas uzvarēt viņš. Ja tā, jājautā, kā tad gāja pagājušās sezonas čempionam Renāram Kārkliņam. Nu lūk, Kārkliņš ātrāko zēnu finālos izrādījās sīkstākais Nitiša pretinieks. Par vietu aiz neuzvaramā Tamemagī. Viņi sīksti cīnījās savā starpā vai katrā no pēdējiem iebraucieniem, un Nitišs bija soli priekšā Kārkliņam. 2 no 3 fināliem otrais aiz Igauņa bija tieši Reinis. Kārkliņš gan pēdējā braucienā nolēma nepadoties un nonāca Nitišam priekšā. Reinis darīja, ko var, taču nekā. Aizraujoties ar uzbrukumiem Kārkliņam, viņš tik pēdējā mirklī atapās iebraukt džokerī, un šajā braucienā atkrita uz 5. vietu. Šādu visu finālu summā otrais aiz Tamemagī bija Kārkliņš, Nitišs 3. Starp citu jāuzslavē arī vinnētājus lēnāko zēnu finālos. Tā Dainis Dambergs dominēja pēc skaita 2. ātrākajos fināla braucienos, bet rallista aprindās zināmais Edmunds Žigurs pēc skaita 3. ātrākajos finālos. Viņiem visiem jāuzsit uz pleca, jo trasa šoreiz bija viltīga. Rekā, ar skaļu blīkšķi no sacīkstes izstājās piemēram Lauris Ozoliņš. Gana kupls braucēju pulciņš šoreiz bija arī starp brīvās klases braucējiem. Tiem, zem kuru motoru pārsagiem, neatradās žiguļu motori. Starp 7 braukt gribētājiem te gan ātri uzminējām labāko. Ingus Seipuls, pārkrāsojis savu auto operatīvā dienesta krāsās, bija neķerams. Taču tad sākās problēmas. Te nokrita izpūtējs, te kardāns. Šo iespēju izmantoja Kristaps Grunte. Pēc Seipula tehnikas ķibelēm tieši viņš sāka grābt uzvaras. Tas jau loģiski. Zem viņa auto kapota taču atradās čempionu godu nesošs motors. Kārļa Nebara rallija sprintā izmantotais dzinējs. Tiesa Gruntes uzvaras gājiens bija par vēlu. Visu braucienu summā labākais izrādījās Ainārs Skrivļa. Ar stabilitāti, nekad neizkrītot no labāko trīnieka, tieši Skrivļa tika paziņots par brīvās klases uzvarētāju.